Un 18. minūtē Latvija iegūst skaitlisko vairākumu. Vasiļjevs uzvar iemetienā. Cenšamies izvietoties Zvokona vārtiem. Piespēle uz zilo līniju. Sekos metiens. Metiens, bet Čehijas izlases pārturot Ripu raito pāri visām zonām. Ripa pie Masaļska. Latvijas izlasei maiņa. Un viss jāsāk no jauna. Aiz vārtiem Pujets. Pujets uzsāk uzbrukumu. Piespēle Ņiževijam. Ņiževijs ieiet zonā, kam sekos piespēle. Bet nesaskrien uz Latvijas izlases spēlētājiem. 2 pret 1. Piespēle Roviniekam. Masaļskis un 1-0. Masaļskis nav glābējis. Sprūks pret Klepišu, uzvar iemetienā, bet zaudējumu Ripu. Klepišu 1 pret vārtiem, metiens, Masaļskis glāb komandu no 3. vārtu zaudējumā. Un Čehijas izlases ofensija turpinās aiz Masaļska vārtiem. Un Čehijas izlase kļūdās, izrētam Ripu no zonas. Čehijas izlase viduszonā zaudēja Ripu, Latvijas izlase uzsāk uzbrukumu, piespēles, Sprūksts metiens un vārtu stāps glābi Vokonu, vārtu stābiņš. Un rezultātā Čehijas izlase izraida Ripu no savas zonas. Kulta labā slidojumā ieraida Ripu zonai uz Vokonu vārtiem. Dodamies par to pacīnīties. Sergejam Pečuram piespēle vārti, 1-2, 1-2. Sergejs Pečura pārspēja Vokonu, bet atkārtojumā redzam, kas pēc sprukta metiena Vokonu skar Ripa un trāpa pa vārtu stabiņu. Bet turpretī Sergejam Pečuram iedeva ideāla piespēle, metiens pāri Vokonu plecam augšajā stūrī un rezultāts ir 2-1.